Čau! Beidzot! Es sākšu šo te interesanto video sēriju par to, kas tad ir manā make-up somā. Šīs būs pirmais video un sāksim ar nelielāko no somām, jo man tādas ir veselas 3. 3, kuras es nesēju līdz, neskaitot vēl to kosmētiku, kura man stāv mājās, kuras izmantoju vai ņemu līdz tikai tad, kad viņi patiešām ir nepieciešami. Šoreiz sākšu ar Inglot šīs te mīkstās somiņas apskati, kura ir visvieglākā un vismazākā no visām somām, bet tas nenozīmē, ka viņi ir mazāk nozīmīgi manā darbā. Nu ko, sāksim skatīties, kas ir somas saturā. Somai var šo te atlocīt uz otru pusīti, patreiz man vienkārši ir pārāk daudz sastāvs iekšā un viņi tā neļaujās, bet ikdienā es bieži vien atloku vaļā un man tur ir ērti paņemt visu. Tātad pirmais ir mitrās salvets. Un kā gan bez mitrajām salvetēm, vizāžistu koferī obligāti vienmēr ir jābūt mitrajām salvetēm. Vienmēr. Turpat nav jautājumu. Es parasti izvēlos sensitīvu, jo jūtīgām ādām būs pavisam labi un visiem pāriem tāpat derēs, gan vīriešiem, gan sievietēm. Tā kā tās man vienmēr ir līdzi. Tad man vienmēr ir līdzi Beauty Blender sūklīši, jo tie ir mani mīļākie. Man ļoti patīk arī citu kompāniju sūklīši, tie ir gan Avon, gan Inglotam, gan arī citiem, un Make Forever arī ir feini sūklīši, bet ja man ir jāizvēlās tādi vieni, ar kuriem strādāt, un vienmēr būt priecīgai par to, tad tie būs Beauty Blender sūklīši. Dārgi, bet tiešām ļoti labi. Vismaz man viņi ārkārtīgi patīk. Nākamais, kas man ir somas saturā, ir viens šāds maciņš un otrs šāds maciņš, kurā iekšā ir lūpu produkti. Dažādi lūpu produkti, lūpu krāsas, lūpu spīdumi, lūpu lakas. Šeit ir viss lūpām, lai es varētu piemeklēt un uzkrāsot forši lūpiņas jebkādam make-upam. Man patīk ļoti miksēt lūpu krāsas savā starpā un veidot unikālos toņus, kad ir nepieciešamība, tāpēc ir gana daudz līdzi, bet nevajag arī pārspīdēt. Starp citu, ja ir vēlēšanās, piemēram, apskatīt tieši lūpu produktus, jūs droši man rakstat komentāros, tad mēs vienā reizē ņemsim no visām somām ārā, jo man produkti ir sadalīti. Šeit ir tikai neliela daļa ar lūpu produktiem, kurus es nesēju līdzi. Lielajā somā ir vēl diezgan daudz lūpu produkti un vēl diezgan daudz ir manos kosmētikas maciņos vai uz kosmētikas galda, kas ir aizskānēs. Tā kā, ja ir interese par tieši lūpu produktiem vai kādiem citiem konkrētiem produktiem, kas būs somās iekšā, jūs rakstat komentāros un es centīšos uzfilmēt video tieši par tiem atsevišķi, jo, ja es sākšu tagad šīs somas saturu pa vienam, pa diviem, pa trim produktiem skatīties, tas video būs ārprātīgi garš. Tāpēc skatāmies, kas ir somas saturā, un, ja interesē konkrētas lietas, jūs vienkārši komentāros rakstat, un es centīšos nofilmēt. Un kas mums ir turpinājumā? Turpinājumā mums ir Inglot paletes. Šeit man būs viena lūpu paletīte. Šeit būs lūpu krāsas, iekšā dažādas no gaišas līdz sarkanai, kuras arī savā starpā var miksēt un veidot savus unikālos toņus. Un otra ir Inglot acu palete ar krāsainiem toņiem. Šeit man ir tādi sarkanie, zilie, zaļie iekšā, lai varētu kaut ko interesantu sadarīt. Šis ir Urban Decay maciņš, kurā iekšā slēpjās vienkārši vatas kociņi un vatas plāksnītes, jo kādreiz ir kaut kas jāpielabo, jāpietīra, jānomaina, tāpēc bez tiem nekur. Tātad vaigu sārtuma palete, iekšā 2 vēsie, 2 siltie tonīši un arī ļoti brīvi un ērti klientiem var piemeklēt un ietonēt smuki vaidziņus. Protams, vaigu sārtums var izmantot arī kā acu ēnas, ja ir tāda nepieciešamība. Un otra paletīte ir lūpu krāsu paletīte. Šo lūpu krāsu paletīti gan es izveidoju pati no citām lūpu krāsām. Viņas
izņemot no viņu oriģinālajiem iepakojumiem un iespiežot šeit iekšā, lai man būtu ērtāk paņemt līdzi, tas aizņemt mazāk vietas, un man būtu ērtāk arī veidot atkal miksētos toņus un veidot savu krāsu gammu, kādu es vēlos. Un pēdējais, kas man ir somā, ir vēl viens šāds te maciņš, kurā iekšā ir birstošie pigmenti, birstošās ēnas. Un šeit man ir no zeltītiem toņiem, no gaišiem, daži hameleoni, persiku, rozīgie, kaut kas zaļgans. Un šeit ir tie vairāk tonīši, kurus es izmantoju gan dienas, gan vakara, gan līgavu grimiem, kuri vienmēr būs noderīgi, kuri vienmēr cilvēkiem patīk. Un krāsainie tādi košie un dūlie man stāv atsevišķi šajā somā, bet tos es ņemu līdzi tad, kad es zinu, ka būs tāda nepieciešamība. Tā kā šis ir tāds everyday, ikdienas lietošanas maciņš, kur iekšā ir tādi visiem saprotamie toņi. Zīmoli tie ir dažni dažādākie, šeit ir Make Up For Ever, šeit ir Inglots, šeit ir Mikabelle, šeit ir Gosh, Bio To You, un mūsu pašu dzinteru birstošās ēnas, Pink Trendy arī šeit ir, kuras patiesībā ir ļoti labas par burvīgu cenu, tā kā noteikti, ja jūs vēlaties sev kaut kādus rozīgos, baltos vai gaišos birstošo ēnu tonīšus, noteikti skatieties mūsu pašu dzinteru, atbalstīsim savējos. Tad, nu, lūk, tas bija arī viss somā. Soma ir tukša. Somā pašā ir vēl kabletiņi iekšā, un gar sāniem var salikt pudelītes un visādas nieciņas, jo tur ir tādi tā kā āķīši, ne, bet tādas puskabletiņas, kurās var visu kaut ko salikt iekšā. Un šo somu es ņemu arī vienmēr līdzi. Citreiz es varbūt paņemu ārā paletes, citreiz es varbūt kaut ko nedaudz nomainu maciņu saturā, paņemu no šejienes, ielieku tur, no turienes ielieku šeit. Un principā bieži vien sanāk tā, ka mans otu maks arī ieiet šajā somā, bet pēc pēdējām reizēm es viņu parasti iemetu savā rokas somiņā, un make-up somas man ir atsevišķi, jo, diemžēl, šim tubusiņam nekur īsti nav vietas. Tālūk. Tātad, es ceru, ka bija interesanti paskatīties, kas ir manā pirmajā somā. Nākamreiz mēs sāksim skatīties Make Up For Ever koferi, kas ir tajā iekšā. Šī ir mana dzīves relikvija. Šim koferim ir tuvu teju 8 gadi. Viņš ir saspiests, nedaudz nobružāts, visādi citādi cietis, bet vēl joprojām mīļš, vēl joprojām darbīgs un skaists un ietilpīgs un burvīgs, līdz ar ko ļoti priecīga esmu par viņu, ka man tāds ir. Tā kā nākamajā reizē skatāmies, kas ir koferī, bet šai reizē, manuprāt, pietiek, un tad, ja ir kādi jautājumi vai kaut kas konkrēts interesē, droši rakstiet komentāros, centīšos atbildēt vai pat uzfilmēt, un tiekamies jau nākamnedēļ. Čau!